Skaisti, ne? Bet kas ir šitas viss pagalms vienos rakumos? Kurmim laikam nebija ko darīt, noreidžoja reāli, bet, nu, šis nav smieklīgi. Es tā centos, lai te būtu kaut cik normāla zāle. Beidzot, jauna vasarnīcas stāstu sērija, ir šādi tādi jaunumi. Atceramies, jā, cīnījos ar sadalas tīkliem, lai pieslēdz atpakaļ elektrību. Šeit man mājā bija kādreiz skaitītājs, es viņu atslēdzu, jo vienkārši te neviens nedzīvoja, bet tā uzturēšanas maksa vienalga mēnesī tur 9 eiro man bija jāmaksā. Es domāju, nu, kam to vajag, ja tāpat te neviens nav atslēgšu. Ja es zinātu, ka tāds čakars ir uzliks skaitītāju atpakaļ, ja, es to nebūtu darījis. Pāris vārdos atgādināšu, kas te notika, ja vienkārši vēlējos uzstādīt atpakaļ skaitītāju vecajā vietā, nosūtīju sadalas tīkliem pieteikumu. Viņi man zvana, raksta, ja saka, Jāni, jauni noteikumi, mēs tur vairs nevaram neko uzstādīt, tev jāvelk jauna līnija no kaut kur no turienes, ja, tālu. Un viņi teica, nu, tas tev izmaksās, nu, apmēram, nu, es nezinu, tagad burtiski tos cipars neatceros, nu, dārgi bija, ja, vairāk 1000 eiro. Es tāds viņam saku, nu, bet come on, man tur iekšā jau ir ienāk elektrība, man tikai jāuzliek skaitītājs. Nē, nevarēs. Un otra lieta ir tāda, ka man te otra līnija pienāk. Un tad es uztaisīju jaunu pieslēgumu tā kā no šitās. Un šitas man izmaksātu 800 eiro, bet, nu, skaitītāji viņu uzliktu tur, ceļmalā. Un tas sanāk, ka visu šito gabalu man vajadzētu vilkt to elektrību pašam. Un vienalga tas beigās sanāks dārgi, ja vairāk kā 1000. Un tad es laikam samierinājos ar dzīvi, sapratu, ka jākrāj ir tie 800 plus tie eiro, lai ievilkt jaunu pieslēgumu. Nu, tad uz gadu aizmirst to visu, ja. Bet man tas jautājums par to, kāpēc nevar ielikt vecajā vietā, skaitītāju nedēļu mieru, ja, un es laiku, nu, braucu uz šajiem, un es nesaprotu, nu, kā tā var būt, ja, kabels tur mājā ienāk, nu, kāpēc nevar pieslēgt? Un es uzrakstīju sadalas tīkliem, nevis tā kā pieteikumu, bet iesniegumu, vēstuli aizsūtīju viņiem, un es izstāstīju situāciju. Aizsūtīju viņiem bildes, kur ienāk mājā kabels, kur ir vecā skaitītāja vieta, nu, come on, nu, taču pielieciet atpakaļ. Un, nu, tad viņi man zvanīja, teica, jā, Jāni, labi, uztaisīsim izņēmumu, nu, ir tas jaunais likums, ja, kad jāliek skaitītāji ārā, bet tā kā tev mājā skaitītājs ir bijis, ok, uztaisīsim izņēmumu, uzliksim tev atpakaļ iekšā. Elektrība. Un es paspēju ar šo savu prieku padalīties arī šorcos, gan YouTube, gan TikTokā, un jūs jau man arī jautājāt, kāpēc es liku iekšā, vai tad nebūtu smukāk un ērtāk ārā. Protams, ka būtu smukāk un ērtāk un visiem standartiem atbilstošāk likt ārā, bet tas prasītu vairākus 1000 eiro nekā tagad, ja es samaksāju 120 eiro rupi runājot sadalas tīklam, lai uzstātu skaitītāju. Un cik tur elektriķiem, lai uzliek to pamatni, jā, un tas ir daudz reiz lētāk nekā, kad es te raktu kabeli, liktu ārā, pēc tam to vilktu iekšā mājā, nu saprotiet, jā, tā kā šī ir vasarnīca, es te neplānoju patstāvīgi uzturēties, ja es tikai gribu nedēļas nogalē atbraukt uzcept šašliku, ja, man neko vairāk arī nevajag. Un laikam jau labi, kad es nomainīju skaitītāju, ka es toreiz viņu atslēdzu, jo es nekad nebūtu iedomājies, ka šis ir no koka, ja jau viņš tāds melns nokrāsots. Izties varbūt kaut kāds metāls vai plasmas, jā, bet izrādās tas ir no koka, ja, kas ir, nu, neatbilstoši nekādiem standartiem. Un jā, man te bija arī 3 fāzes. Bet tagad, jā, skaties, kas man te ir. Uztaisījām jaunu rozeti, kuras varu slēgt kaut kādu plītiņu, tēkanu, jo šie man ir vecie vadi, jā, šis ir alumīnija, daži ir alumīnija, daži ir kapari. Es pastīšos vēl, uz kurām rozetēm iet alumīnija, kurām iet kapari. Un principā šeit neko vairāk pa datoru vai televizoru vai mobilā telefona lādētājs slēgt klāt nevajadzētu, ja, un to visu un pārējo teikanu, nu, tur plītiņas, varbūt kādu ūdens pumpi vai kā durbi, ja, to mēs slēgsim klāt šeit. Nu, protams, ideāli jau būtu pārvilkt to visu. Protams, vissliktākais ir tas, ka man te ir alumīnijas, ja, jo tas ir tie, cik es saprotu, ir vissliktākie vadi pasaulē, kādi ir bijuši. Tāpēc, ievērojot tā laika, ja, kad šī māja tika celta elektrības standartus, ko cilvēki lieto, nu, kas te viņiem bija spuldzīta, radio un televizors, vai ne? Kas te viņiem vēl tur varēja būt? Ja, tad to pašu arī ņemot vērā, tagad es viņus varu lietot. Un kāpēc es gribu pastīties, kur man rozetēs iet alumīnija vadi un kur iet kapara vadi? Jo pie kapara vadiem es varu pieslēgt arī leduskapi.
Nu, redz, noņēmu nost vienu vāciņu, un šie izskatās pēc kaparvadiem. Bet, nu, šī ir guļamistaba. Bet, jā, jāapstāsts, varbūt virtuvē arī kaut kur ir. Šeit iepriekš bija pieslēgts leduskapis. Un šeit ir arī kaparvadi. Tikai viss tāds netīrs. Būs jānotīra, jā, bet arī iztās kaparvadi. Tā kā, nu, slēgsim šeit atpakaļ. Šeit stāvē. Leduskapis. Ļoti labi. Un te arī izskatās, jā, kaut kāda izolēna satīta, jā, bet arī izskatās, ka ir kaparvadi. Tā kā, jā, es nezinu, cik es tagad noņēmu tās rozetes. Visur bijuši kaparvadi, kur tad alumīnijas man aiziet. Noņēmu gaismas slēdzi, un šeit izskatās, ka ir alumīnijas. Vismaz tā oksidējies, jā. Tā kā sanāk tā, ka rozetēs ir kapars. Un tad lampām griestos ir alumīnijas. Interesanti. Un tas pat varbūt nav pats sliktākais scenārijs, jo, nu, šādas spuldzītes vēl pie tam, ja mēs tur ieskrūvētu ledus, nu, alumīniju vadi, nu, mierīgi pavilks. Un intereses pēc blakus gaismas slēdzim noņēma rozeti, un tur ir kapars. Īstenībā sanāk, ka mūsu senči kaut ko no tā saprata, vai ne? Protams, skaidrs ir tas, ka pirms slēgšu leduskapi klāt vai ko citu jaudīgāku vajadzēs nomainīt šīs padomju laika keramikas rozetes uz kaut ko modernāku, jā, jo tas, nu, stiprinājums tur, kur nāk tie vadi klāt droši vien ir, nu, jau, nezinu, vai nu jāpievelk, nu, vislabāk ir nomainīt, jā. Uzlikt kaut kādas modernākas rozetes, varbūt ar kaut kādiem, nezinu, šeit nav zemējums, varbūt kāda rozete ar zemējumu, un tad jau varēs, jā. Savākšu visu šo nekārtību, iekurināšu krāsni, paskatīšos, cik es te siltu varu dabūt, jo plāns ir tāds, nu, turpināt remontu, ja, jo es jau te sāku darīt lietas, ja, noplēsu tapetes, sāku špaktelēt, bet es nevaru to turpināt, jo špaktelēt darba temperatūra ir no 10 grādiem, ja, tā kā man šeit vajadzētu dabūt vismaz 10 grādus, un tad jau mēs varētu turpināt darbu, jo pašlaik šeit ir tikpat cik ārā, nu, +2. Bet lielas cerības uz to, ka man izdosies iesildīt to māju nav, jo tā tomēr ir vasarnīca. Šādos laikapstākļos te nav paredzēts dzīvot, un es domāju, ka tas siltums te nemaz neturēsies. Nopirku arī briketes. Ok, novācam šo visu un laižam gaisā. Mūsdienās vispār easy. Iemet iekšā kamīna iekurināmo, saliec sausu malku un viss, ej prom. Normāli velk. Gāju garām kaimiņiem, gar logu, normāli nobijos. Ok, kas saistīts ar to, ka tek jumts, es viņu salāpīju, var nopirkt tādas sudraba plāksnes ar piķi vai ar kaut kādu, nu, spēcīgu līmi, un tad es viņu salīmēju pa virsu, nu, nevis pa virsu, bet apakšā šīferim, un teorētiski vairāk netek, nu, tajā vietā, kur bija caurums, bet tek gar skursteni, nu, man tādas baigās aizdomas. Uzrakstīju, nosūtīju bildes, uzrakstīju jumiķim, cik maksās salabot, nu, viņš teica 400 eiro, bet tā kā, nu, īpašums ir kopā ar, nu, šī ir viņu māja, ja? Otrā pusē dzīvo kaimiņiem, un tā kā, nu, skurstenis ir viens, nu, kaimiņiem saka, ka viņai nekas netek, ka viņai nevajag. Nezinu, jāpaskatās, kā tur ir tā civil tiesiskās attiecības ar kopīpašumu un jumta remontu, ja, jo es viens pats negribu ieguldīties, ja reiz otram nevajag. Bet, nu, man vajag, ja, jo šitā viņš ilgi neizturēs. Tā kā es nezinu, varbūt kādam ir pieredze ar kopīpašumu un jumta remontu. Varbūt dalaties. Izcili. Elektrība ir, dators lādējās, telefons lādējās, internets ir, ko vēl vairāk vajag. Elektrīcis jau smējās, ka tagad es mājās nebraukšu. Bet, nu, ja te nebūtu tik augsts, tad varētu par to padomāt. Bet, nu, te ir nežēlīgi augsts. Krāsnes vēl nav nemaz iesilus. Un man baigās aizdomas, jā, kad šo telpu varēs knapi iesildīt, nemaz nerunājot par to pusi. Tāpēc, nu, skaidrs špaktelēšana tur būs jāatliek līdz nākošajam gadam. Kāpēc visi mani šodien biedā? Kā es nav bijis?
Nu, minimāli siltāk, ja? Neteiksim, ka ir tāda pati temperatūra kā ārā, bet nu, dažas grādus siltāk. Kurināja krāsni vakar no 3 līdz 9. Nu, aizbraucu projām. Viņa nebija pārkarsēta, bet pārkurināta, bet nu, maksimums viņai bija, ja? Vairāk tur nevarēja neko mest iekšā. Nu, viņa ir vēl bišķi silta, bet lielākais siltums zudums tas ir logi, ja? Jo, ja tu stāvi šeit pa vidu istabai, tu jūti no vienas puses nāk siltums, un, nu, jā, logi, tu vari just, ka baigais augstums no logiem nāk. Nu, un tāpēc es nopirku to mazo sildītāju, un kaut cik silti būs, jā, bet, nu. Nu, lielos vilcienos tas arī viss, būs jāgaida vasara reāli, lai te kaut ko darītu, bet, nu, te būs mans štābs, jā. Mana vieta, kur aizmukt no ikdienas, nu, un veči jau to sapratīs. Tā kā tā, labi, paldies, ka skatījāties. Čau!